16. augustā uzreiz 3 pagastos, Višķos, Ambeļos un Dubnā notika 3. Daugavpils novada amatieru teātru Sajiet spēlējam kopā, kas šogad tika rīkots kopā ar Višķu pagasta svētkiem un izskanēja ar vienotu saukli Dzīve kā teātris un teātris kā dzīve. Visas dienas garumā teātra mīļotāji varēja noskatīties 6 izrādes Daugavpils novada amatieru teātru izpildījumā. Latvijā ārkārtīgi populāro amatieru teātru kustību attaisno arī daudzie Daugavpils novada amatieru teātru kolektīvi, kuru iestudējumi ir dažādi pēc žanra, formas, attēlotā laikmeta, kā arī izteiksmes līdzekļu izvēles. Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa 3. variants un Vaboles pagasta amatieru teātris Nagaidama Prīce šogad piedalījās Vislatvijas amatieru teātru salidojumā Ventspilī. Vislatvijas amatieru teātru salidojums notiek reizi 4 gados, savukārt novada amatieru teātri sanāk kopā reizi 2. No iepriekšējiem laikiem tātad Daugavpils rajons toreiz vēl, kad bija, tad amatieru teātru Sajiet arī notikuši gan Bebrenē, pēdējie rajona vēsturē notika Subatē, vesela 3 amatieru teātru Sajiet, un mums tie arī bija tāda starptautiska mēroga, pie mums bija ciemiņi no Lietuvas atbraukuši, rādīja savas izrādes un tāda plašāka mēroga, bet šogad esam tādi, kādi esam. Tieši Daugavpils novads var lepoties ar 6 amatieru teātru izrādēm. 8. jūnijā savu pirmizrādi piedzīvoja Vaboles pagasta amatieru teātra izrāde Cita Klepernīku zvaigzne. Izrāde ir muzikāla komēdija latgaliešu valodā, kas iestudēta pēc Kristīnas Jokstas lugas motīviem. Izrāde ar lielu humora devu un muzikāliem gabaliem latgaliešu valodā aktieri piedāvāja noskatīties arī šī Sajiet apmeklētājiem. Teātra trupa 3. variants skatītājiem piedāvāja izrādi Dzimumdienas rītā. Dzimumdienas rītā ir viens no pirmajiem literārajiem darbiem, ko uzraksta jaunais un daudzsološais rakstnieks Andrejs Upīts. Lūgas pamatā ir mūžam aktuālais stāsts par cilvēku, kas savā dzimšanas dienas rītā ir apņēmies sākt jaunu dzīvi un kļūt labāks. Iestudējuma režisore Inte Uškāna uzsver, ka tā ir atgriešanās pie klasikas. Saglabājot rakstnieka valodas stilu, izrādē tiek radīta 20. gadsimta sākuma gaisotne, ar tā laika savstarpējām cilvēciskajām attiecībām gan ģimenē, gan kungu un kalpu starpām. Jau pavisam drīz rudenim sākoties, amatierteātriem atsāksies aktīvā darba sezona, kad raiti notiks mēģinājumi un tiks iestudētas jaunas izrādes. Savukārt pavasarī, kā katru gadu, būs pirmizrāžu laiks. Mēs arī katru pavasari lepojamies ar Vaboles amatieru teātri, kas uz lieldienām parasti rāda izrādes, ar Līksnes amatieru teātri, kas arī katru pavasari ir rādījuši izrādes. Arī novada kultūras centra teātra trupa 3. variants katru pavasari rāda kādu izrādi. Mums amatieru teātriem ir arī tādas, pie mums pēdējos 3 gadus novada kultūras centrā tiek rīkotas arī Latgales reģiona amatieru teātru skates, kurus apbrauc labākie no novada, kas tiek izvirzīti uz šo skatu, un arī no blakus novadiem brauc. Nākamgad teātra trupa 3. variants svinēs savu 20. dzimšanas dienu, un, kā apsver režisore Inte Uškāne, šī gada sezona būs īpaši saspringta. Tāpat amatieru teātru salidojumā šogad piedalījās Līksnes pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs Sprīdītis ar izrādi Dots devējam atdodas, un Demenes kultūras nama teatrālais pulciņš Marija & Ko ar izrādi pēc Leonīda Filatova darba motīviem. Ambeļu pagasta iedzīvotāji un ciemiņi tika aicināti apmeklēt Nīdzgales pagasta tautas nama amatieru teātra Kvēlošās sirdis izrādi Pilsētnieki laukos. Savukārt Līksnes pagasta kultūras nama amatieru teātris Maskas aicināja uz izrādi Jo pliks, jo traks, kas iestudēta pēc Jāņa Jaunsuntrebiņa komēdiju lugas motīviem. Višķu pagasta svētku apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja iepazīt Višķu pagastu, piedaloties kādā no ekskursijām. Ekskursijas vadīja Višķu pagasta iedzīvotāji. Tā ekskursiju garīdzniecība Višķos vadīja gide Marta Bicāne, kas ir višķāniete jau gandrīz 50 gadus. Stāstot par garīdzniecību, nevar nepieminēt Višķu baznīcu, kas ir viena no nedaudzajām baznīcām, kas būvēta no šķeltiem akmeņiem un ir viena torņa bazilikāņu krusta baznīcu tipa dievnams. Ko mēs Višķu baznīcā sakam? Mēs sakam, ka tā ir īpaša baznīca, Romas katoļu baznīca, Jāņa Kristītāja godam veltīta, jauna, nav vēl 100 gadu. Bet šī baznīca ir īpaša ar to, ka tā ir visa no akmeņiem ārpusē, no šķeltiem akmeņiem būvēta, citas tādas te nekur nav.
Un arī to, ka šeit ir ielikuši darbu vietējie strādnieki, vietējie cilvēki dzīvojuši. Mums vienmēr ir bijusi internacionāla vide. Šeit nekad nav bijis vairumā latgalieši. Te ir bijuši daudz dažādu tautību, un pat Višķu ciematā bija vairāk nekā 50% ebreju savulaik. Tagad nav. Un lūk, kas ar naudu, kas ar savu darbu, kas ar savu prasmi, stāsta, ka vesticībnieku meistari zinājuši vīri, kā šķelt akmeņus, un viņi to arī darījuši šeit. Baznīcas celtniecība tika sākta 1908. gadā, un jau 1925. notika pirmie dievkalpojumi. Te varētu būt, es domāju, perspektīvā arī tā kā koncertzāle. Vienkārši baznīcā varētu notikt koncerti, jo tam ir labvēlīga gan akustika, gan arī instruments ērgiles, kolbes ērgiles, kurām vēl, vajadzīgs arī mazliet restaurācijas, varbūt arī mazliet vai vairāk, mēs esam vērtējuši mazliet, neesam projektu uzrakstījuši. Gribētos, ka kāds atsauktos un varētu to izdarīt, ka projekts tāds notiktu un ērgiles mēs uzlabotu, un tad te varētu notikt arī koncerti. Kad mēs esam pie Višķu baznīcas, redzam to visu, tad mēs arī varam uzkāpt baznīcas tornī. Un te ļoti jauks skatu tornis, no kurienes paveras skats uz visām 4 debesu pusēm. Un tad es puspajokam, bet arī nopietni saku, ka mēs atrodamies starp Parīzi un Maskavu. Un vairumā jau cilvēki zina, kā tas ir, jo pa labi uz Krāslavas pusi tur ir Maskavas ciemats, Maskovskaja. Pareizticīgo baznīca, tur ir, vārds sakot, tur izsenis dzīvojuši jau vairākus 100 gadu krievi. Un to sauc par Maskavu. Un atkal pretējā pusē, uz Rīgas pusi Dubnā, tur ir tāda vietiņa, ciematiņš, kur laikam kādreiz bija franču karaspēks ar visu Napoleonu, kad uz Maskavu viņi gāja. Tad iesaucu to par Parīze. Bet īstenībā mēs tiešām esam krustpunktā, jo uz vienu pusi arī Pēterburga, uz otru Varšava, Berlīne. Dzīvojam centrā. Višķu pagasta iedzīvotājs, senlietu kolekcionārs un gids Jānis Kudiņš zina stāstīt daudz interesantas leģendas par višķiem. Ekskursantu uzmanībai viņš piedāvāja vienu no tām. Tā vēsta par mīlestības koku, kas aug tepat Višķos. Tā ir liela vīksna. Kaut kur 1800 kaut kurā gada īsti nezinu. Pie Moļa atbraukusi kaut kāda paziņa vai radiniece, ļoti simpātiska meitene, precību gados. Un viņa esot sadarinājuši ar pārvaldu, tur daudz toreiz neprasīja, bet viņi sadarināja ar pārvaldnieka dēlu, jau sadarināja. Viņi aizgāja uz Višķiem šo savu kāzu kleitu. Un tur viņi ieraudzīja tur bija ļoti labs šuvējs ebrejs, viņa dēls. Viņš, kā viņi ieraudzīja, viņam viss, viņa vairāk pasauli neeksistē, viņš viņā samīlējas no pirmā skatiena. Un tā simpātijas pēc tam izrādījās ar appusējas. Jo tā kā viņa nāca uz to pirmo piemērīšanās, uz otru, viņš pateica visu viņu prec un tā tālāk. Ebrejiem to nedrīkstēja darīt. Teica, nebūs ne mantojuma nekā, ka viņu no tās ebreju kopienas tur izslēgs un tā tālāk. Viņš uz visu bija ar mieru, bet viņam šī meitene patika un viņš teica, ka tā. Bet pat cik jau viņa bija sadarināta, tēvs tur aizliedza, visi aizliedza un viņš neko nevarēja darīt. Viss beidzās ar to, ka nekas nenotika tomēr, bet viņi viens ar otru tur jau bija tik samīlējušies, ka viņi slepus kaut kur mēģināja tikties tajos laikos, bet tas bija 1800, nezinu, kurais tur gads. Pāri 50 tas bija. Un kāzas notika, viņa apprecējās, bet viņa šad tad tomēr tikās ar to ebreju. Un tad viņa pazuda tā meitene. Izrādās, ka viņai bija piedzimusi tur laikam pēc gada pirmā meitenīte, un jau bija pagājuši kādi gadi 3. Gaidīja otru bērnu, un kaut kāda bija informācijas noplūde. Tur sāka runāt, redzēt, ka tā sieviete tiekas ar to ebreju kaut kur, ka viņi tur satikušās ir. Un to informāciju pasniedza tam pārvaldniekam. Un kādā vakarā tur bija liels skandāls mājās, un viņa viņa aizgāja no mājas. Paņēma to vecāko meiteni, un viņa gaidīja otru sīko. Un laikam bija jau kaut kāds novembris vai decembris, jau bija augsts un sniegs, sniga, tāds slapšs un kaut kas tāds. Pēc kādām 3 dienām, laikam kaut kas ejot gar to koku, atrada to sievieti, kura bija nosalusi, un bija nosalusi tā meitene, un bija jau piedzimusi maza meitenīte vēl viena. Viņas atrada, pateica tam pārvaldniekam, paglabāja tur pie koka, un viņa tagad tur pie tā koka dus, un pat cik, tālāk jau, protams, ka tā ir tīrā leģenda, pat cik viņš ļoti, ļoti mīlēja to sievieti, viņš visu mūžu viņu meklēja, nevarēja atrast, kur ir, un kaut kur jau, ka bija labi gados, viņam
tas, kas bija atradis, viņam tomēr pateica, ka tā sieviete atrodas, ka tur pie koka, lai viņš ejot un meklēt, atradīs viņš viņu. Viņš viņu atrada, pēc kādas nedēļas nomira un tika paglabāts Višķu kapos. Un tas saka, ka cik tā mīlestība vienkārši tur bija kaut kāda fantastiska mīlestība. Viņa dvēselē atļāva pēc tam apmeklēt to sievieti. Protams, ka ne viņas dvēseli un tos bērniņus, kuri tur paglabāti pie koka. Un tā tas no 1800 kaut kurā gada turpinājās vismaz līdz 2012. gada 21. decembrim. Viņš katru nakti, viņa dvēseli 12. no kapiem pārvietojās uz to koku pie viņas, un 3 viņam bija jāatgriež atpakaļ. Vai tagad viņš tur iet pēc tā 12. gada 21. decembra, es nezinu. Bet te ļoti daudz arī ekstrasensi braukšu, jo tur tas enerģētiskais portāls tā koka vietā. Šobrīd to koku devējam par mīlestības koku. Ļoti interesanta vieta, bet galvenais, ka tur it kā ārstējot. Jo tur, kur to ugunsādaru krustpunkts ir, tas ir 12 metru virzienā uz Višķiem, paralēli ceļam. Tā vieta katra mēneša 17. datumā, pulksten 15. ir visstiprāka enerģija. Ja ir kaut kādas veselības problēmas ar vēlēšanās, lai būtu ar veselību viss kārtībā, tur minus 15 jāpastāv ar to vēlēšanās un kā piepildoties. Vajag pārbaudīt. Uzņēmējdarbības konsultante Janīna Kursīte stāstīja par uzņēmējdarbības attīstību Višķos un lielākajiem zemniekiem, kas kopj un attīsta savus īpašumus. Nozari ļoti daudz Višķos attīstīts, gan graudkopība, gan lopkopība, gan arī cūkopība izteikta, protams, zārskopība, tieši augļukopība un tomātu un gurķu audzēšana siltumnīcā. Tā kā uzņēmēji mums ir daudz, uzņēmēji visi čakli, ir arī ļoti daudzi saglabājuši ceļš siltumnīcas, pēc šo te Sohos tehnikumu laikiem, kur 2 uzņēmēji strādā, sekmīgi audzē tomātus un gurķus. Pēc tam mums ir arī viens zemnieks, kam pieder 600 pāri hektāru Harlamovs, Aleksandrs, kam pieder graudkopība, viņš audzē gan rapsi, gan kviešus, gan miežus, auzas, un arī ir graudu kalte, ir uzcelta. Un arī viņš investēja, ir atjaunojis, sāk atjaunot mūsu vienu vecu māju, kur šeit centrā tehnikumā. Tad ir arī mums mājamatnieku ciems, kur arī Valdis Grebešs ļoti cītīgi strādā un ļoti smukas gleznas. Tā kā uzņēmēji daudz un man ir prieks, ka viņi visi strādā un visi cenšas tiešām attīstīt Višķus. Raibajā Višķu pagasta svētku programmā ik viens varēja atrast, ko sirdī tīkamu, jo jau no pulksten 16. Višķu estrādē un stadionā viesus sagaidīja radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, bezmaksas laivu noma, piepūšamās atrakcijas bērniem un, protams, tirdziņš. Dzīve ir kā teātris bez mēģinājumiem, aizraujoša, neparedzama, pilna prieku un pārdzīvojumu. Tā vilina, aizrauj un pārsteidz. Tā uz Višķu pagasta svētkiem iedzīvotājus aicināja Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. Teātris arī ir mūsu dzīve, ko mēs ar kādiem mirkļiem viņu apturām un pēc tam pēc kāda laika parādām. Tas arī ir baigi forši. Vasaras sākumā Višķu pagastā tika atklāta jaunā Luknes ezera laivu stacija, kuras iecerā lolota vairāk nekā 15 gadus. Un tāpat pagastā notiek arī daudzas citas labas lietas, jo laiks nestāv uz vietas. Dzīvē Višķos rit, kā mēs redzam, mēs padruskai attīstāmies. Mums jau ir estrāde, mums jau ir pludmale, mums jau ir tādi kuplāki pagasta svētki, kuru jau lielāks tirdziņš jau mēs redzam ir iebraucis mums šeit. Cerēsim arī uz cilvēku atsaucību. Svētku koncertā piedalījās vairāki pašdarbības kolektīvi no Višķiem, Ambeļiem, Dubnas, kā arī ciemiņu kolektīvs no Ilūksnes novada. Svētku uzrunu teica Daugavpils novada pašvaldības izpildu direktore Vanda Kezika un Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Ar saviem priekšnesumiem klātesošos priecēja arī amatieru teātru kolektīvi. Višķu pagasta svētku diena izdevās ļoti piesātināta un interesanta. Uz tikšanos Višķos un Višķu pagasta svētkos 2015.